Eva Dambita, viņa, var sevi vispār es esmu fizioterapeite un šobrīd topošā veselības sporta speciāliste. Jā, un šodien Eva mums tieši stāstīs no sava viedokļa, un tieši mēs divi to visu darīsim, ja? Tad es tev pasaukšu, tad būs palīdzība, ja? Un mēs ar jums sarunājam, ka šodien mums ir svinīga tikšana, ja? Ka vakar diena, ka pasaules ūdens diena, ja? Un vispār Koraļu klubam ir sava misija, ja? Tieši dot iespēju visiem cilvēkiem pasaulē dzert kvalitatīvu, tīru ūdeni, ja, un ja mēs kopā ar jums skatīsim, cik vispār ir ūdens pieejams, ja no kosmosa mēs skatāmies uz mūsu lielu planētu, viņi izskatās tā kā pilnība, tā kā ūdens tāda planēta, ja, bet ja mēs ar jums skatāmies, cik vispār no tā lielā lokuma ir dzeramais ūdens, tas ir mazāk nekā 3%, un tieši tas, kas ir pieejams priekš mums, ir vēl mazāk. Tas jau ir nepilns procents. Ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kāda veida mēs vispār veidojam savas attiecības ar ūdeni, ja? Kā mēs viņu lietojam. Priekš mums Latvijā nav tā, ka ūdens ir ļoti liels deficīts, ja? Bet ja mēs runājam par kvalitatīvu tīru ūdeni, mums tepat vajag padomāt par viņu. Ja? Bet kopumā, ja mēs ar jums skatīsim, ja? Bet Koraļu klubs, viņš ne tikai dod mums iespēju dzert kvalitatīvo veselīgu ūdeni, bet arī viņš domā par to, lai tieši pasargātu ūdens resursi, un tieši priekš mani, priekš biologs, ka jebkurš cilvēks, es domāju, ir ļoti tāda svarīga doma, ka mēs ar jums ar maziem solīšiem pats ar katru savu pirkumu, tad, kad jūs nāciet uz šo veiklu un kaut ko ņemat priekš sevi, priekš savu veselību, jūs ieguldāt tādu ļoti mazo to solīti, bet ļoti lielu darbu mēs kopā darām tieši, lai pasargātu ūdens resursus. Un viens no tiem momentiem ir pasaules tāda organizācija Okeāna. Viņa aizsargā un attīra okeānu no plastika, un agrāk pat bija rakstīts, šobrīd, diemžēl, nav tas šķiltītis, tikai tad, kad parādīs šitas pūdelis, tad tur bija maza uzlīmīta tāda, un bija rakstīts, ka katru pirktu pūdelīti mēs ieguldam savu daļu tieši okeāna tīrības. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs ar jums lietojam pūdelis, ko mēs varam lietot ilgi, tas ir viens. Otrais, tas daļa no tās peļņas iet tieši uz tiem pasākumiem. Tas ir viens. Un otrs, protams, ka mēs jau zinām, ka ir valstis, kur pietrūkst ūdens. Un ir cilvēki, kuriem vajag staigāt ļoti tālu, lai ūdeni dabūtu un atnest. Un mēs arī jums varam tā teikt, ka mēs ar jums arī piedalījāmies tajā lielajā darbā, ka kopā ar fondu Speranza, Koraļu klubs, viņš atjauno akas. Un šobrīd ir tā, ka šodien jau drīz būs atvērta 3. aka. Tas nozīmē, ka tas ir ūdens, tīrs ūdens, dzeramais ūdens, ko cilvēki var lietot. Un kāpēc es ar to saku? Tāpēc, ka mēs ar jums, tad, kad mēs nācam šeit, tad, kad mēs darām kaut ko labu priekš savas veselības, mēs arī ar jums darām, mēs esam daļa no tās lielas darbības, Bet tas ir tā plašuma, Bet Afrika ir tālu, okeāns ir tālu, Jautājums, kā mums ir šeit, Mēs ar jums runāsim tieši šodien vairāk par sevi, par savam šūdiņam, par savu organismu, un no sākuma es gribu palīdzēt, Es jums gribu piedāvāt višķiņu, parunāt, padomāt kopā un atcerēties, ar ko mēs ar jums zinām vispār par ūdeni, priekš kam vispār viņa mums ir vajadzīga. Es jūs nejautāšu, vai jūs dzerat ūdeni vai не, то есть я не буду спрашивать, то есть те, кто здесь сидят, точно воду пьют, Jautājums, priekš kam mēs to darām, kāda ir ūdens
tāda, kā pateikt, vajadzība ja, vai loma mūsu organismu, ko viņa dara, kādas ir idejas. Mēs varam stāstīt jums, mēs gribam sadzirdēt, varam parunāties. Nu, kādi ir ūdens? Attīri, jā. Attīri, jā, un mēs uzreiz varam ar jums tā kā padomāt, kā tas skan tieši tā zinātniski, jā, tad, kad mēs piesaruņojamies, tad, kad kāds ir, kā to var nosaukt, ka iet mums intoksikācija, jā, tad, kad organismu attīras, jā, tad detoksikācijas pamats, jā, ūdenim. Visi zina to vārdu? Nu, tagad zināt. Jā, tagad zināt. Jo tā doma ir, lai jūs aiziet no šejienes ne tikai ar interesantu lekciju par ūdeni, bet lai jūs arī turpmāk orientētos informācijā, kas pie mums pienāk, ja, jo šie vārdi tik tiešām tiek izmantot aizvien plašāk un kļūst ikdienišķāk. Ja. Varbūt jaunai paaudzē tas ir vairāk pašsaprotams. Ja, tomēr es skatos, ka mums šeit ir ļoti labi, mums ir kolorīta publika, ja, un kā ne varbūt arī tie visādi dīvainie vārdi liekas kā svešvārdi. Ja, es uzrakstīšu. Pēc tam mēs to visu noņemsim, ja vienkārši jums atminē. Tad atceramies, ja, ka viens no tādiem svarīgiem, nu tas ir līdzīgi, kā tad, kad mēs ar jums gribam, nezinu, mājot tīrīt vai vēli nomazgāt kaut ko, ja, tad mums tad ir tādi procesi, ja. Kādas ir vēl idejas, priekš kam mums ir vajadzīgs ūdens? Ko viņš dara mūsu organismu? Для чего? Vēlreiz. Ir tā, ražažiņa. Tad otrais jautājums. Kā mēs varam nosaukt to procesu tad, kad mums pietrūkst ūdens organismā? Обезвоживание. Dehidratācija. Vēl smogs. Ūdens trūkums organismā. Ja? Tātad 3 vārdu vietā mēs ieliekam 1 vārdu. Kādas vēl ir idejas, ko vēl dot? Priekš kam vēl mums ir ūdens? Nu, apmēram tad, kad ir karsti, tad, kad ir vasaras laiks. Termoregulācija, jā. Termoregulācija, ja. Tad ideja ir tāda, ka tieši ar ūdens dzeršanu, ar ūdens daudzumu mūsu organismu, mūsu ķermenis regulē savu temperatūru. Tāpēc, ka tad, kad ir karsti, mums izdalās sviedri, ja, un tieši ar to mēs mazinājam temperatūru, ja. Un otrādāk, ja mēs sals, ja mums sals, tad mums sviedrus nav, ja. Kādas vēl idejas ir? Priekš kam vēl mums ir ūdens vajadzīgs? Man ir ieteikums tāds, tad jūs klausaties uzmanīgi, jūs to visu uzzināsiet. Visu par ūdeni, kāpēc viņš ir vajadzīgs. Ja šeit vienkārši pievēršat uzmanību, ka būs arī svešvārdi dzirdami un nekautrēties, ja jūs nesaprotat, ko tas vārds nozīmē, paceļat roku, padodat ziņu, lai mēs to izskaidrojam. Labi? Sarunāts? Nu, vēl mēs iesim tūlīt tālāk, ja, bet vēl ir ļoti svarīga tāda īpaši tā kā loma mūsu organismu, tas ir transporta, ja, tāpēc, ka tieši caur ūdeni mēs dabujam ļoti daudz visādas vielas, ja, un arī caur ūdeni mēs izvedam viņus ārā, ja, un arī pat ļoti interesants moments, ka ūdens ir ļoti svarīgs gremošanas sistēma. Kāpēc nav labi, ja mums pietrūkst ūdens, ja, tāpēc, ka tad, kad mums tieši šķidrē vide, tieši tad, kad ir piedalās ūdentieši, mums sāk sašķelties mūsu visa barība. Ja, tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments. Un tam arī ir ļoti tāds gudrs nosaukums. Jā, kāds zina to? Par tiem, kas zina, klusē. Kā mēs varam nosaukt tas process, tad, kad ūdens palīdz mums sašķelt barības vielas? Sakiet. Ja? Būs jauns vārds. Būs jauns vārds, jā. Hidrolīze. Droši vien, ka jūs tādu vārdu dzirdēsiet, tad atceraties, ja, ka tas ir saistīts ar to. Labi?
Un ja tur pa vidam mums vēl kaut kādi svešvārdi parādās, ja, kas, tā kā mums jau liekas jau vienkārši vārdi, ja, tad bez kautrēšanās, ja, pamāja ar roku, un, ko jūs ar to domājat tur teikt, ko jūs tur atkal tik gudri gribat izteikties, ja? Sarunāts? Jā, pieraksti, jā, un mēs iesim pagaidām tālāk, jā. Tad, kāpēc mums šeit ir ziftiņas? Ja? Tāpēc, ka tas ir ļoti labs tāds piemērs, ka mūsu šūniņas, mūsu organisma, ja? Viņa tieši mums ir iekšūnas šķidrums un ūdens, ja? Un mums ir starpšūnas šķidrums. Ja? Un dēļ tā mēs varam pateikt, ka mūsu šūniņas tas ir līdzīgi kā ziftiņas akvārijam. Un tāpat kā ziftiņam, tāpat mūsu šūniņam ir vajadzīgs, viņus vajag pabarot, attīrīt, lai būtu skābeklis, lai viņus pasargāt, ja? Un tas ir tie soļi, un tieši ūdenim ir pati galvenā tāda loma, ja? Bet man ir uzreiz tāds jautājums, ja? Vai kāds no jums zina, kāda veida vispār ūdens tiek šūniņa iekšā? Kāds ir mehanisms? Jūs kādreiz aizdomājaties, jūs izdzerat ūdentiņu, ja? Viņa tur pat visam tam trubiņam aiziet, ja? Kāda veida viņa tiek šūniņa iekšā? Caur asinsrīti. Caur asinsrīti, jā, bet tieši šūniņa, tad, kad jau tiek pie šūniņas, kā viņa iet šūniņa iekšā? Neviens? Man kaut kā liekas, ka tur kaut kāds sāļu apmaiņa, osmozi notiek. Jā, tas ir tā kā, ir dzirdēts, ka ir tāds kālija un natrija tāds nosaukums upnītis, jā, bet ir tāda lieta, ka mūsu šūniņas iekši, var teikt, ir tāda speciāli vārtiņi, jā, un viņi saucas akvaparīni, tas ir speciālas tādi veidojumi, jā, un viņam ir tāds koda slēdziens. Un tieši tas kālijs un natrijs ir vajadzīgs, lai tas durtiņas darbojas, lai viņa atveras un viņa aizveras. Ja? Un ja kaut kas pietrūks, un apmēram mums pietrūks sāli, mums ir padaudz apkārt, ja? Mēs viņu lietojam, ja? Bet kālija ir mazāk, ja? Un ja pietrūks, tad mums pirmkārt tie durtiņi nedarbojas, ja? Tas ir viens moments, ja? Un otrais moments ir tāds, ka tam koda slēdzinim viņam ir savs ladījums. Tas ir līdzīgi tad, kad jūs pieiet pie durtiņam savu māju. Ir pociņas, a dažreiz ir tāds tā kā čipiņš tāds. Ja? Un šeit mēs varam pateikt, ka šeit jābūt noteiktam ladījumam, lai tas ūdentiņš tiek iekšā. Ja? Un par to atbild tieši noteikti minerālvielas, ja? Un šodien mēs par viņiem runāsim, kāda tieši ir vajadzīga. Ja? Un šeit redziet, ļoti svarīgi ir tāds moments, ka mums organismu kopā ir ļoti, ļoti daudz tas šūniņas, ja? Un tas nozīmē, ka ļoti daudz ir tie vārtiņi, ja? Un tāpēc mums tas minerālvielas ir ļoti vajadzīgi, ja? Un viens no tādiem svarīgākiem minerālvielam, kurš tieši palīdz tam vārtiņam strādāt, tas ir kālijs, ja? Un kālijam ir ļoti liela nozīme tieši mūsu asinsrites sistēma, kapilāra sistēma, ja? Un kā jūs varat pārbaudīt, mēs ar jums runājam, ka mūsu organismā var būt ūdens trūkums, dehidratācija, ja? Un kā jūs varat pārbaudīt, vai jums pietiks šķidrums jūsu organismu vai ne? Ir tāds ļoti parasts tests, ja? Jūs varat paņemt savu rociņu, ja? Ar pirkstiņiem jūs varat paņemt kruku, ja? Krociņu, satvert krociņu uz augšu, ja? Un pēc tam atvērst. Un ja viņa ļoti strauji izlīdzinājis, tas ir labi, tas ir labs radītais, ja? Ja viņa tā ļoti lēni to dara, tas nozīmē, ka ļoti svarīgi padomāt, tad tiešām jūs dzerat pietiekoši daudz ūdenī, cik mums ir vajadzīgs, ja? Tas ārpus, ko nozīmē ļoti lēni, ja? Ja redzat tādu palaiž vaļā, viņa tā izplūda, neaizskavējās, ja? Bet ja liekas, ka viņa tā mazliet palēnināti ieņem atpakaļ savu formu, tas ir lēni, ja? Tātad tas jau ir tāds rādītājs, ka, laikam, ūdentiņš ir par mani. Jā, tāpēc, ka ir tāds moments, ka tad, kad mums pietrūkst, mēs parasti jums domājam, ka mums būs
slāpes sajūta kaut kāda, ja? Bet pēc visiem tiem datumiem sanāca tā, ka tad, kad jau ir atudiņošana, jau tikai tad parādās slāpes sajūta. Ja? Ļoti bieži mēs ar jums varam sajaukt tāds moments, ka tad, kad mums pietrūkst ūdens, mēs varam padomāt, ka mēs gribam nedzert ar paēst. Un ļoti labi, ja mēs ja ir kaut kāds moments, ka mums gribas kaut ko sakost, uzkost. Es ļoti atvainojos. Latviešu valoda nav mana dzimta valoda, ja? Tāpēc būs bišķiņ tāda vārdiņa. Ja? Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc mēs sākam ar jums tieši ar kāliju? Mēs sākam ar jums ar to dehidratāciju, tad, kad pietrūkst. Ja? Tāpēc, ka šeit jau pareizi mums bija pateikts, ka tas ir ļoti stipri mums ietekme uz mūsu iekšā vīdi un uz asinsrīti. Ja? Un šeit ir tāda bildīte, ja, Eva, varbūt tu pastāsti, tāpēc, ka tev ir pieredze strādāt ar šo aparātu, kas tas ir par bildīti, ja? Ko viņi rādā, kāpēc tas ir svarīgi? Jā, šeit, ko var redzēt, ir tāda ierīce, kas saucās tumšā lauka mikroskops. Tumšā lauka mikroskopā var redzēt, kādā stāvoklī ir asins ķermenīši. Šeit konkrēti bildē ir sarkanie asins ķermenīši, un ja mēs paskatāmies šeit, šīs ir normālais stāvoklis. Ja? Tātad sarkanajiem asins ķermenīšiem, jeb eritrocītiem, viņiem jāpeld tajā plazmā kā atsevišķām, kā diskiņi, ja? Viņi ir kā diski. Šajā bildē jūs redzat, ka jau ir tādos vagoniņos salipuši eritrocīti kopā, ja? Un šīs jau liecinā par to, ko tev tā sauc biezas asinis. Ja? Kur ir bīstamība jau pie šādas te ainas? Iedomājieties kapilāru, šeit augšā, Diana tālāk stāstīs. Kapilārs ir tik smalks, ka tur var iekļūt tikai un vienīgi viens eritrocīts. Šādu te vagoniņu, viņš necirkulē kapilāros. Un šeit ir tas mūžīgais stāsts par asinsspiedienu. Ja cilvēkam ir šādā te stāvoklī asinis, viņam sirsniņai ir jāstrādā spēcīgāk, ir jāpalielinās spiediens, lai šo te desu iespiestu iekšā kapilāros. Un kā mums notiek? Uzdzer tableti, mazinās šo te spiedienu, un sirds domā, pacients, man taču tur pirkstu galu bļauj pēc ēdiena, ja, pēc kalnekļu un varības ielām. Sirsniņa atkal strādā. Un ja šo mehānismu nojaukt, vienā brīdī organisms padosies, ja, un tad iesākās šī te atkarība no medikamenta. Ja. Tāpēc atcerieties lūdzu šo te bildību. Un tad, kad mēs pietiekoši daudz uzņemam ūdeni, labu ūdeni, jūs sapratīsiet jau mūsu tikšanās beigās, kas ir labs ūdens un kāpēc tas tā strādā, tad šādi te eritrocīti brīdi peldēs iekļūs jūsu kapilāros un nesās rokas, nesās kājas. Jā. Man parasti interesē, kā mēs varam saprast, ka kaut kas notiek. Ja? Kā mēs varam saprast, vai mums tāda aina, vai tāda, ja? Tāpēc, ka ne katram ir iespēja aiziet uz to mikroskopu un to paskatīt. Ja? Latvijā mums vispār tādas metodas nav. Bet tad, kad jūs ejat dušā, tad, kad jūs stāvējat zem karsta duša un apkārt ir silta temperatūra, jums jāpaskatās uz savam nadziņiem. Ja viņi zem tās temperatūras paliek tādi roza krāsa smuka, tas nozīmē, ka jums tā kapilāra asinsrīte ir laba, jūs esat malači, ja? Bet ja nadziņi paliek tādi bāli vai zilgāni, ja? Apmēram jūs varat atcerēties, ja cilvēkam nav labi ar sirdi, viņam parasti ir tāda zilgāni lūpas, ja? Tāda paša krāsa var būt tieši nadziņi. Varat sev papētīt mājas, ja? Tas ir ļoti svarīgs radītājs jums, ka tiešām jāpadomā, pietiekoši daudz es dzeru ūdeni vai ne, ja? Un mums jāsaprot, cik daudz mums jādzer, ja? Tāpēc, ka parasti kāda ir formula. Parasti cilvēki var palasīt, ka mums jādzer jums 30 ml uz katru ķermeņa masas kilogramu, ja? Bet mēs esam visi dažādi, ja? Un apmēram cilvēks, kuram ir liekais svars un virs 100, ja? Tad apmēram, ja ir tāds ieteikums dzert 30-35 ml, tad sanāks gandrīz 3,5 litri jādzer, ja? Un šeit
uzreiz ir visādi strīdi. Kāda ir formula, pēc kuras vispār mēs varam ar jums izreicināt savu individuālu normu, tieši priekš mums fizioloģiski pielāgotu. Ja? Šitais pagaidām nelasat, mēs par to parunāsim. Ja? Šitais, redziet, mēs varam ar jums izreicināt pēc tam 30 ml uz katru kilogramu, un pēc tam ir tāds moments, ka mums organismā ir tādi mehanizmi, ka pats organisms ražo savu iekšējo ūdeni. Ja? Un īpaši tas ir tiem cilvēkam, kuram liekas svars, ja? Tāpēc, ka tad, kad viņš organisms sašķev vienu taukus kilogramu, sanāks 1 litrs un 100 ml. Gandrīz tā kā kamelīte, mums ir tāds pats mehanizms iekšē. Ja? Un tas nozīmē, ka mēs no tā kopēja liela cipara varam 10% noņemt mazāk. Ja? Apmēram varat pareicināt priekš sevi. Ja? Un vēl otrais moments, kāpēc šeit ir minus 250, minus 300 ml, ja? Tas ir tās ūdens, ko mēs varam ar jums dabūt ar uzturu. Ja? Tāpēc, ka šeit mums ļoti svarīgi saprast, ko sauc par ūdeni. Ūdens tas ir šķidrums, kuram nav garšas, kuram nav krāsas, kuram nav kalorijas. Ja mēs ar jums taisīsim zaļo tējiņu kaut kādu jau ar kaut kādiem augiem, ja, tas priekš organisma jau būs uzturs. Un viņš citādāk viņu uzņems. Ja, un tāpēc pat, ja mēs ar jums paņemsim, manos gados, kad es biju maziņa, vecmāmiņa parasti teica, priekš kam tu dzer pliku ūdeni? Ir tāds teiciens, ja? Un priekš kam dzer pliku ūdeni, ja? Un plikais ūdens, tas ir ūdens. Ja ūdenim kaut kas ir iekšā, tas jau ir uzturs. Un pat, ja mēs ar jums paņemsim un izdzersim, 3-litrīgu burku, kaut kāda kompota vai izēdīsim zupu, ja, no tās organismu dabūs tikai kādi 300 ml tieši ūdeni, ko viņš pēc tam var izmantot. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi reicināt tieši savu ūdens normu un viņu tā kā centies tieši dzert pa dienu. Kādi ir ūdens tādi, var teikt, kāds ūdens var būt? Parasti ir tāds moments, ka tad, kad mēs ar jums atveram krānu, tad ūdens arī nav slikts. Viņš ir tīrs, krāna ūdens, ja? Bet viņš ir vairāk tāds tā kā tehniskais ūdens, ja? Tāpēc, ka tur ļoti daudz minerālu vielas, un mēs par to arī ar jums šodien runāsim. Ja? Un galvenais, ja, šodien mēs ar jums runāsim par to, ko mēs ar jums dabūsim tad, kad mēs pieliekam klāt koralmainu pie ūdeni vai ocean mine, priekš kam viņi ir vajadzīgi un kā viņi maina to ūdeni. Ja? Kāpēc tas mums svarīgi saprast? Ja? Tāpēc, ka tās ūdens, ko mēs varam paņemt no krāna, viņš pati galvenais, viņš nebūs bīstams. Ja? Tur nav mērķa, kad viņu attīr, lai viņš būtu priekš mums veselīgs. Ja? Un šeit mēs ar jums varam tieši skatīt no tās puses. Ja? Un pati galvenais radītājs, pēc kurā skatīt tieši tad, kad to ūdentiņu attīr, vai tad, kad mēs ejam pirkt veikalu ūdeni, tas būs mineralizācija. Cik daudz tur ir minerālvielas. Ja? Un tieši šeit tas ir tabuliņa tieši kā var dalīt. Jā, attīrītais ūdens, tad, kad mēs ņemam kaut kādas attīrīšanas iekartas, tad viņi būs tieši tuvāk, tad, kad ir tie 100 un 500 mg uz litru, jā, bet tad, kad ir lielāk, tas jau būs mineralizētais ūdens. Jā. Un kā mēs varam ar jums izvēlēties? Jā, kā jūs varat lasīt tieši etiketes, tad, kad jūs pērkat veikali, jā, un kādas ir atšķirība? Mums ir ļoti svarīgi saprast šodien, ka, ja mēs ar jums taisam ūdeni ar koralmainu, jā, tas ir ūdens ar minerāliem, jā, bet tas ir, viņu pat varam salīdzināt ar to, ko mēs varam nopirkt, jā, bet tur ir niuanses. Jā, tad, kad jūs pērkat veikalā, ja redziet, tur būs uz tās etiketes, jā, redziet, šeit būs kādas minerālvielas ir sastāvā. Un parasti
gandrīz jebkura minerāla ūdens, ja, tur būs kalcijs, tur būs magnijs, tur būs natrijs un kālijs. Tas ir tā saucama sarmaini minerālvielas, ja, kura priekš mūsu organisma ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tālāk ir kāda atšķirība. Ir divas lielas daļas. Ir dabīgi minerāli ūdeni, ja, un ir mineralizētais ūdens. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka paņem parasto tīru ūdeni, attīrīto, un pēc formulas kaut kādas pieliek klāt minerālvielas. Ja, un sanāc tas ūdentiņš. Tas ir viens. Otrais, kā vēl dalās, ja, ir dzerāmais ūdens, ja, tas to, ko mēs varam dzert lielos kvantumus un tieši dzert savu dienas normu, ja. Un nākošais ir ūdens, kurš ir arsnēciskais. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā ūdeni būs lielāka minerālvielas daudzums, ja, un dēļ tā viņu nedrīkst dzert lielos kvantumos. Kāds no jums kādreiz brauca uz kaut kādiem avotiem, arsnēciskam kaut kādiem druskiniem, kā saņems bieri, ja? Druskiniem kā bieri, ja? Un parasti tur ir tā, ka tur ir dažādi avotiņi, ja? Tur ir dažādi sastāvi, ja? Un parasti pat ir ieteikums, kāda laika dzert, cik daudz dzert, ja? Vai ir otrādāk, kādam drīkst to ūdentiņu, citam nedrīkst. Tas ir tieši no sastāva, ja? Kāpēc mēs par to ar jums runājam? Ja? Tāpēc, ka tad, kad mēs ar jums taisām ūdeni ar koralmaini, mēs arī jums paņemam tīru ūdentiņu un bagatinājam ar minerālvielām. Ja? Un šeit ir ļoti svarīgs moments, kā viņi vispār atšķiras, kāda ir starpība. No tās ūdeni, ko mēs pērkam pudeli, to pašu tur, nezinu, par žomi vai vēl kaut ko, pat ja viņi ir labi, ja? Un ko mēs ar jums dabojam tad, kad mēs dzeram ūdentiņu ar koralmaini. Mēs ar jums dabojam pavisam citu formu. Ja? Un šitais moments būs jums ļoti labs arī dēļ tā, kad jūs domāsiet un meklēsiet kaut kādus tur vitamīnus piekt vai ko. Ja? Redziet, šitais ir no skolas laikiem. Par ko tas ir stāsts? Ja? Stāsties ir par to, ka, diemžēl, mēs ar jums nevaram paņemt no dabas minerālvielas, no akmentiņiem. Ja? Mēs nevaram ar jums, mēs neprotam, mūsu organismu neprot no minerālvielām, ūdentiņa un sauli veidot organiskas barības vielas. Kas to prot darīt? Ņemt no minerālvielas no augsnes, ūdens, saulīte, saulestāri un kaut ko garšīgu izveidot. Kas to prot? Может, я неправильно как-то сформулировала, да? Да. Ну, кто в природе это умеет делать? Rastēņiem. Ja? Tas ir tāds moments ļoti svarīgs, ka mums, lai mēs varam ar jums uzņemt minerālvielu kaut kādu, mums ir vajadzīgs starpnieks. Ja? Un šeit ir tāds moments, ja mums pietrūkst dzels. Mēs neņemam ar jums, mēs neejam uz veikalu, nepērkam наглус, то есть мы не идем в магазин, гвозди не покупаем, и из них компот не варим, правильно? Naglu uzlējumu netaisam. Naglu uzlējumu mēs netaisam, ja mēs zinām, ka tas nederēs. Ja? Ko mēs parasti darām? Mēs meklējam kaut kādi avoti, kuri dzels sastāvā. Ja? Vai tas būs, nezinu, gaļiņa, vai tas ir zaļumi kaut kādi, vai granātāvoli. Ja? Tur, kur jau ir tas minerālviela, bet jau cita forma. Ja? Tāpēc, ka no šita minerālviela viņa ies to ceļu, un mēs kaut kādam punktiņam mēs varam viņu dabūt. Bet no šeit mēs nevaram viņu uzņemt. Viņa ļoti slikti uzsūcas. Tas ir ļoti maz procents. Ja? Un arī būs jautājums, kāda mums stāvokli ir mūsu mikroflora, mūsu mikrobioms. Tāpēc, ka tieši tas labvēlīgas baktērijas, viņi var mums bišķiņ palīdzēt uzņemt. Bet ko mēs ar jums tā kā dabojam? Ja? Un šeit, tā kā piemērs, ja, redziet, magnijs, viņš var būt dažādas formas. Ja. Magnijs ir visur, kur ir zaļa krasa, visi zaļumi. Ja, tāpēc, ka tur ir chlorofils un pa viduciņu tur ir magnijs. Ja. Zinātnieki aizgāja tālāk, viņi izgudroja tādu formu,
kura ir līdzīga dabīgai. Ja? Un tā forma, viņa saucas helātu forma. Pat apmēram tad, kad mēs meklējam kaut kādu vitamīniņu vai tieši meklējam tur dzelzi vai magniju, ko mēs varam izmantot mums, protams, jāpadomā, kāds būs labāk, vieglāk organismu uzņemt, ja? Un tas būs tieši helātu forma, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tas minerālviela kopā ar kaut kādu aminoskābi apvienota. Bet tas ir tādi, var teikt, ka tas ir dabas forma, kuru zinātnieki pamēģināja un viņam sanāca to atjaunot, ja? Bet kas mēs ar jums, ko mēs ar jums dabojam kādu formu, tad, kad mēs ar jums dzeram ūdeni ar korālu maiņu. Tad, kad visiem ir pieredze, все пробовали водичку с коралмайни, или кто-то еще не знает, что это такое? Visi. Jā, visi, ja? Tad ceramies, ja? Ka mēs ar jums ņemam paciņu, no paciņas mēs izņemam to pirkstiņu, ja? Sašē, ja? Ja? Un tad pielikam klāt pie ūdeni, un tad pēc tam tas ūdens tā kā piesatinājas, ja? Piesatinājas ar minerālvielām. Pirmkārt, kas ir svarīgi mums atcerēties, ja, ka starp mums un tām minerālvielām mums ir starpnieks. Tas ir īpaši forma korālu, ja, sklerotīnie, ja, un viņa tieši, kāpēc tieši no tā rajona korālu maina ir ļoti vērtīgs, ja, tāpēc, ka tur ir tāda īpaši dabas условия. Apstākļi, ja, un tur ir ļoti bagāta ar minerālvielām tas ūdens, ja, tur ir ļoti tāda bagātīga dzīve, ja, un dēļ tā ir, tad, kad mēs dzeram ar jums ūdeni ar korālu mainu, mēs dabājam ne tikai tur kalciju, natriju, tur kāliju un magniju, ko parasti mēs varam jebkurā pudelīti ar jums atrast, ja. Šeit, kad drīz redziet, tas ir sastāvs pēc analīzēm, kas mums ir iekšā korāļu ūdenī, ja. Tur pēc dažādiem, tāpēc, ka tas ir dabīgs produkts, ja, tur ir tādi baziskas minerālvielas, ja, un ir arī minerālvielas, kuram ir nosaukums trace vai minerāli, latviski, angliski. Trace minerāls ir... Tas ir nozīmē, ka tas ir ļoti svarīgas minerālvielas priekš mūsu organismu, ja, tikai viņi ir ļoti mazos daudzumos, ja. Un dēļ tā viņi mums viņi tad ļoti, ļoti svarīgi. Apmēram, ja mēs ar jums paskatīsim, mēs zinām, ka Baržomi ir ļoti veselīgs minerālu ūdens, ja? Zinām par to, ka viņš ir tāds slavens, ja? Un, ja skatīt pēc sastāvā, viņam ir tie pamatminerālvielas un vēl ir 2 trace minerālvielas, tie, kas ir ļoti mazas daudzumos. Un dēļ tā tiem divām vielam, ja, viņam ir tas īpašības, ja. Šeit redziet mums vesela paleta. Gan 3, tur 56, 65, tur ir dažādi pēc analīzēm jāskata. Bet tādi pamāti, ja, tas ir kalcijs, magnijs, kalijs un natrijs, ja. Un šeit mums ir tāds, vēlreiz gribu jums parādīt, ja, ka šeit mums ir tāda forma, kuru organismu ļoti labi var uzņemt, ja. Tas ir viens, un otrais vēlreiz, ja redziet, tas ir no tiem labākajiem, gandrīz ir 4 vai 5 minerālvielas, ja? Mums šeit ir, redziet, vesels klāsts. Ja? Tas jums ir atbildi, no kā vispār atšķiras korāļu ūdentiņš, ja? Un kāpēc viņš dod tādu ļoti labu veselības efektu, ja? Un šeit, ja mēs skatīsim tā kā no zinātnes puses, ja, un šeit ir ļoti daudz visādas pētījumi, ja, un šeit bija Japāna taisīti pētījumi tieši par korāļu ūdeni, ja, un tur bija ļoti tāds interesants moments, ka iet runa par to, ka ūdens ar korālu mainu, ūdens, kas bagatināts ar minerālu vielām no tā korāļu šķirnes, ja, ka viņi ļoti labi palīdz tiem cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts spiediens. Ja? Ļoti dažreiz cilvēki jautā, ja es dzeršu ūdeni ar kalciju,
vai man apkarķosies asinsvadi vai ne. Ir dzirdēts tāds dažreiz jautā, ja? Un šeit bija taisīts pētījums, ka otrādāks tas ūdens viņš pasargā no tā, ka tieši mainās tie asinsvadi. Tas ir viens. Otrs, viņam ir ļoti laba ietekme uz vielu maiņu, ja? Un arī ir dati, ka viņš tas ūdens, viņš palīdz pasargāt no, viņš var teikt, ka viņš veido tādu vīdi, kura nepatīk vēža šūniņam. Un tas arī bija viens no tiem rādītājiem pēc tiem pētījumiem. Un Japānā ir ļoti daudz visādi dažādi produkti no korāļu kalcija. Ja? Varbūt kādreiz mums būs vēl kaut kādi citi. Ja? Kas vēl mums ir priekš ūdenī? Ja? Šeit mēs runājam par korālu mainu. Ja? Tas ir dabīgs. Ja? Vēl mums ir produkts, kas palīdz arī un iedarbojas uz mūsu iekšā ūdenī. Ja? Tas ir H-500. Viņš nevar teikt, ka viņš ir paņemts no dabas, bet tur ir paņemta ideja no dabas. Ja? Un ja šeit ir paņemta, tas ir to, ko mēs ar jums varam dabūt tie rezultāti, kuri ir ilgi dzīvotājiem Japānā, ja? Tad šeit ir, mēs ar jums varam izmantot to, ko paņem ilgi dzīvotājiem no Pakistāna. Ja? Un šeit arī, ja mēs varam dzert H-500 kapsuliņas veidā, ja? Bet no otras puses, ja mēs viņu pieliksim pie ūdeni, ja, tas būs līdzīgi procesi, kas mums notiek iekšā. Kas notiek iekšā? Ja? Redziet, mums ir iekšējais ūdens, ja? Un mēs ar jums runājam paša sākuma, ka mums ir tas vārtiņas, mūsu šūniņas, lai tiek ūdentiņš iekšā, ja, un tur ir tas lādējums. Un ļoti svarīgi, lai mūsu iekšējais šķirdrums būs ar pareizu lādējumu, ar mīnus lādējumu. Ja. Un tieši H-500 viņš palīdz to atjaunot. Ja. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir īpašas formas minerālvielas, kuri paņem ūdens molekulas, un viņi tā kā apvieno ap sevi. Un veidojas tādi tā kā hidroklasterus, tāds liels, kā var pateikt, tāda ūdens pārsliņa veidojas ļoti smuka. Viņu pat nofotografēja, ja? Un tad, kad ūdens pārsliņa veidojas, tieši apkārt tur atbrīvojas ūdens molekula, atbrīvojas lociņas, un tur atbrīvojas tas lādējums. Un tāda veida H-500 mums dos enerģiju. Kāpēc es jums to stāstu? Ja? Tāpēc, ka šobrīd jūs varat internetā atrast kaut kādas krūzes, kaut kādi aparātiņi, kuri taisa ūdentiņu ar mīnus lādējumu, kuri taisa ūdensraža ūdeni. Ir dzirdēts par tādiem aparātiem, ir dzirdēts, ja? Un dažreiz mēs domājam, ka, pēkš kam man katru reizi pirkt to bunžiņu, es nopirkšu sev to krūzi un мациня būs laba. Dažreiz ir tāda doma, мы взрослые люди, такие мысли бывают. Да? Bet šeit mums ļoti svarīgi saprast, ka tas process ir ļoti atšķirīgs. Kas notiek tāja krūze? Tāja krūze iet hidrolīzi, ko tas nozīmē, ka ir ūdens molekula, ja? Tāda veida var pateikt. Ja? Un tad, kad ir elektrolīze, ja, tur ir divi tā kā elektrodiņi, mīnusiņš un plusiņš. Un šeit sanāca tā, ka tā ūdens molekula viņa разрываемую, как сказать, pārklāšu. Un ja šeit mēs redzam, ka šeit veidojas tā pārsliņa un veidojas tā ūdens struktūra, kura pēc tam dod to enerģiju, ja? Tad otrādāk, ja mēs runājam par to, kas notiek tājas krūzes, tur ir sašķelšana. Viņš pārauja tās saites. Viņš pārauja saites, ja, un tā, tas efekts, tas mīnusiņš, viņš ir ļoti izlaicīgs. Tas ir viens. Un viņš nedos to efektu, ko mēs ar jums gaidām, ja mēs gribam dabūt to efektu tad, kad ir mīnus lādējums. Ja? Tāpēc
Bet šeit ir pavisam cits moments, ja? Un šeit vēl klāt ir minerālvielas, ja? Šeit jūs esat tādi klusiņi. Viss ir saprotams. Все понятно? Все понятно, да? Par ko mēs ar jums jau parunājam? Redzēt, mēs ar jums parunājam par H-500, kā viņš darbojas, ja? Mēs ar jums parunājam, kāpēc ūdens ar korālu maiņu nav parastais minerālu ūdens. Kāpēc viņu mēs nevaram salīdzināt ar Baržomiju, Sintukilu vai kaut kas cits, ja? Par to mēs ar jums parunājam, ja? H-500 tiešām tas ir, kāpēc šeit ir sportistis un enerģija, ja? Tāpēc, ka viņš palīdz no vienas puses tie, kas sporto, viņš palīdz tā kā pārstrādāt to pienskābu pēc tam muskuļi. Jā. Un otras puses viņš palīdz šūniņam dabūt enerģiju, tāpēc, ka mums iekšā šūniņas ir tādas tā kā elektrostācijas, ja? Un viņai arī ir vajadzīga enerģija. H-500 viņš pēc pētījumiem viņš palīdz uz 30%, viņš palielina mūsu iekšējo enerģijas ražojumu. Ja? Bet mums vēl ir, šeit ir ļoti interesants. Eva, varbūt bišķiņ pastāstīt par to vīrieti. Tāpēc, ka mēs viņu satiekam Jā, dzīvā, ja? Vīrieti satikām, mēs viņu fotografējam šeit, starp citu, jā. Jā, varbūt es ja jūs varat saskatīt, jā, kāds viņš izskatījās šeit foto, pirms viņš sāka pievērsties veselības koncepcijai. Jā, tas ir arī ūdens dzeršana kā pirmais solis, jā, un šādi te izskatās viņš šobrīd. Var redzēt atšķirību, ja? Ka šie tādi maisiņi zem acīm, ja tāds, tā kā veictētiņš. Vecāks, viņš krietni vecāks, sagurušāks izskatās, ja? Šeit ļoti tāds mirdzošs, smaidīgs, un patiešām ļoti interesants un dzīvespriecīgs vīrietis. Tā, un šeit ir redzēt, es gribu jūs bišķi tā kā ar jums parunāties, ja? Un ir ļoti daudz visādi tādi mīti par ūdeni, ja? Bet kā jūs domājat, ešanas laika var dzert ūdentiņu vai ne? Kāda ir doma? Kāpēc nevar? Kurš saka, ka ne? Tieši ešanas laikā nav labi dzert ūdeni. Ir tāda lieta, kā, ja bišķiņ mēs varam dzert, ja mēs varam uzdzert, ja, vienīgais ļoti bieži mēs runājam par to, ka, varbūt nav labi dzert to ūdentiņu, kuri ir tāda sarmaina, ja, ar sarmaina minerālu vielam, ja, bet pa lielam tas ir mīts. Ja jums gribas, ja, tad jūs mierīgi varat uzdzert. Ja, vienīgais ir tāds moments, ka tas būs radītājs. Ja mēs ar jums izrunājam, kādi ir signāli, tas, kas mums pietrūkst ūdens. Pirmais, kāds bija, kā mēs varam saprast, ka mums pietrūkst ūdens. To, ko mēs jau šodien pārbaudījām. Slāpsta. Slāpsta? Nē. Tas jau pie zināmā to, par ko mēs sakām, ja, kad mēs to kroku ņemam. Tas ir viens. Ja. Otrais, mēs ar jums izrunājam, ka tad, kad jūs ejat duši, jūs varat paskatīt, kāda ir наdziņa. Это будет второй признак. Хватает вам воды. Да, то есть, когда под горячим душем, карста ūdeni, nadziņam jābūt roza krāsa. Ja ir bāli vai zilgāni, tad bāli tas ir zvaniņš, zilgāni tas jau sos signāls jau ir, ja? Un trešais, par ko jūs varat tagad orientēties, ja jums ešanas laika gribas uzdzert kaut ko pa virsu, tas ir signāls, ka jums pietrūkst ūdens. Ja? Nekas nenotiks, ka jūs uzdzersiet, ja? Bet tas ir signāls, ka jums ir organismu dehidratēts, ka viņam pietrūkst. Ja? Es nezinu, piebildīšu uzdzert, nevis izdzert, tur glāzi divas, ja? Jā. Ja, uzdzert drīkst, bet... Tas ir to, ko mēs ar jums runājam, ka ūdenim ir tā īpašība, ka viņa palīdz sašķelt varības vielas. Hidrolīze bija tāds vārds, ja? Tad nākošais kāfija un tēja skaitas mums pie ūdens normas, vai ne?
Atcerieties, ka mēs tas daļa no viņas. Daļēji, ja. Tas, varam teikt, ka kafija, var teikt, ka viņa pat ir, prasa vēl un tradicionālajā espresso. Mēs pērkam, tad parasti mums dod 2 reizes lielāku ūdentišu, tāpēc, ka viņš tā kā minerālu vielas izskauj, ja. Āda ir hidratācijas indikators. Pareizi vai ne? Kroku mēs arī jums. Jā, pareizi, ja. Visiem ir vajadzīgs 2 litri jāizdzer. Nē. Ko mēs jau zinām arī jums, ka 30-35, mīnus 10% un mīnus glāze ūdenī, lai dabūtu savu to normu. Ja? Būs ķermeņa komplikācija, jo ja cilvēks virs 100 kg, tad tur jāprēķina savādāk. Nākošais ūdens, kurš ir fizioloģiski mums pieejams, ja? Viņa pēc sava sastāva līdzīga mūsu iekšēji vide. Kā jūs domājat? Jā. Un tiešām tas ir viens moments, par ko mēs varam tā kā sevi tā kā palutināt ar korālu mainu ūdentiņu, kāpēc? Tāpēc, ka pēc savas īpašībām viņa līdzīga plazmai. Jā, tad tas ir tiešām mums sanāca, ka labs, kvalitatīvs, mineralizēts ūdens, jā, viņš mums būs līdzīgs mūsu iekšēji ūdentiņu, jā. Tā, un gazēts ūdens. Mēs par to arī jums vispār nerunājam. Kā jūs domājat, veselīgi vai ne? Veselīgi. Nē, nav veselīgi. Ага. У кого больной желудок, гастрит, например, вообще нельзя. Ar gazētu es otrādāk gribu jums parādīt, ja? Tad, kad mēs ar jums, tad, kad mēs dzīvojam, ja? Ko cilvēciņš, ja? Viņš ieelpo skābekli, ja? Skābekli. A ko viņš izelpo? Mēs tagad elpojam. Ko mēs izelpojam? CO2, ogliskābu gāze. Kā jūs domājat, priekš kam tāda veida mēs organismu to dara? Lai, ja mēs neelposim, kas ar mums notieks? CO2, kāpēc organismu viņu ir tā kā izelpo, ja? Tāpēc, ka viņš veido skābo vīdi. Mums organismu asins paliek liezāk un viss kaut kāds, ja? Un tāpēc otrais variants, ja mēs arī tā mēs elpojam, lai dzīvot. CO2 mēs izelpojam. Pēc tā mēs paņemsim ar jums pudelīti, kur ir gāzes un tur ir CO2. Un sākam to dzert. Ir logiski vai ne? Ja mums jāizelpo, lai dzīvot, tad mēs koncentrēta veida to pašu gāzi sākam dzert. Ja pa lielam skatīt, tas mēs varam teikt, ka mēs dodam ķermenim signālu, ka mēs negribam, lai viņš dzīvo. Tāpēc dažreiz cilvēki dzer, viņš var bišķiņ palīdzēt, tā kā viņš ir ļoti skarbs, viņš var palīdzēt tieši gremošanai, bišķiņ. Bet labāk uzdzert ar citronu ūdentiņu kaut kādu ar skabo, ja, vai abolētiķi, ja, būs veselīgāk nekā dzert gazētu. Ja. Tad ejam tālāk. Mums ir nākošais produkts ļoti, ļoti labs. Ja, un par viņu jums stāstīs Eva, ja, tāpēc, ka viņa tieši tā, kad šobrīd mācās, ja, viņa rakstīja darbus par viņu, ja, ļoti, Jā, šobrīd ļoti pastiprināt uzmanību pievērš tieši dziļa okeāna minerāliem. Jā, varbūt esat jau dzirdējuši tādu terminu, un pēdējos gadus zinātnē pastiprināt sāk pievērst uzmanību tieši dziļa okeāna, jeb dziļa jūras minerāliem. Tas nav nekas jauns, jā, dziļa okeāna ūdenī jau tiek lietoti jau daudzus desmitus gadus, jā, bet to pētījumu vēl ir maz zinātnē, ja, tieši uz cilvēkiem. Taču ir sfēras, uz kurām ir ļoti labi pētījumi, un tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka mūsu kompānijā ir šis te produkts, jo izrādās viņš tādās 5 dzīvībai svarīgās
tēmās mums ir ārkārtīgi vajadzīgs. Te mazu atkāpīt uztaisīšu par to, vai drīkst dzert ēšanas laikā vai nē. Šo ūdeni noteikti nedrīkst ēšanas laikā dzert, ja? Jo šis jau būs tāds minerālu ūdens. Ja? Kas vispār ir dziļūdens, jeb dziļu okeānu minerāli? Ja? Literatūrā jūs redzēsiet tādu DOW saīsināto nosaukumu. Ja? Tātad tas ir parasti, šie minerāli ir iegūti no ļoti dziļiem ūdeņu avotiem, ja? Apmēram līdz pat 600 un pat vairāk metru dziļumā. Ja? Dziļūdens, dziļokeānu ūdeņi satur ļoti daudz minerālus. Gan šos te svarīgākos, par ko Diana jau stāstīja, ja? Gan arī tos pārējos, kurus mums vajag ļoti mazās devās. Ja? Šeit principā 70 plus dažādi šie te minerāli ir. Ja? Un kas vēl, kas ir ļoti svarīgs, ja? Ka dziļokeāna minerāli ir ļoti tīrs avots. Jo var jau, es nezinu, iegūt no Baltijas jūras, var būt kaut ko, ja? Bet es nezinu, vai jūs gribēsiet tādu dzert, ja? Ņemot vērā, kāda mūsu Baltijas jūra ir. Un es ieskatos mazliet špikrītī, ja, lai es neizplūstu. Un tie svarīgākie minerāli un mikroelementi mums ir magnīs, ja, kālijs, kalcijs, cinks, selēns, ja, selēna baks mums ir augsnē, ja, zinat to. Ja, tā kā šeit tas viss mums ir. Nu, un otrs moments, kas ir ļoti svarīgs, ka šis ir dabīgais minerālu vielu avots. Atceraties to bildi, ko Diana jums rādīja, ja, kad, lai mūsu organisms varētu uzņemt šīs vielas, viņam ir tāds zināms cikls jāaiziet. Ja, viņam ir jābūt tādā ķīmiskā formā, kuru mūsu organisms var viegli un mierīgi uzņemt. Laikam tur nebūs vairs citas slēdiņi. Tātad, es jums tā īsumā par tām 5 svarīgākajām dzīves sfērām gribu pastāstīt, ja, un arī kur visvairāk pētījumi ir veikti tieši ar cilvēkiem, ja, tātad vislabāk pierādītā joma, tā ir fiziskā slodze un organisma atjaunošanās. Un es arī savā praksē to esmu izjutusi, starp citu, kad mums tikko parādījās Ocean Winds, bija ļoti fiziski smaga darba diena. Un tad, kad atbraucu uz Rīgu, nopirku šo Ocean Wind, izdzēru to saucamo litru ar Ocean Wind, un nākamajā dienā es jums teikšu, viņa nesāpēja muskuļi. Un tas ir ļoti būtiski, jo kāpēc muskuļi sāp? Tāpēc, ka organismam pietrūkst šīs svarīgās minerālvielas, kas var palīdzēt izvadīt bioatkritumus, tā teikšu, ja, to pienskābi, kas var palīdzēt izvadīt laukā. Bet tad, kad mēs lietojam elektrolītus. Esat dzirdējuši to vārdu? Elektrolīts. Es šodien ļoti daudz sāku runāt par elektrolītiem. Ja? Būtībā tas ir elektrolītu dzēriens. Tad šie elektrolīti, viņi palīdz organismam atbrīvoties no nevajadzīgā. Ja? Un kāds tad ir ieguvums? Ja? Mūsu muskulatūra viegli atkopjās pēc slodzes. Starp citu, mums ir cilvēki, kas ir ar sportu saistīti. Ja? Jūs zināt, ka galvenā problēma ir pēc treniņiem adekvāta atkopšanās. Ja? Un ja šī atpūtas fāze nav bijusi pienācīga atkopšanās, tad tas nākamais treniņš var tikai pa sliktu aiziet, nevis par labu. Ja? Un tāpēc sportisti vai tie, kur ir vairāk saistīti ar sportu, fiziskajām aktivitātēm, šo tēmu diezgan labi saprot. Tas mums arī palīdz uzturēt labu enerģijas līmeni organismā. Ja mums šie elektrolīti ir pietiekoši, tad mums ir laba pašsajūta, mēs esam kustīgi, galva strādā ļoti labi, ja, un mums ir arī enerģija pietiekošā daudzumā. Otra tēma, kas ir arī tā kā jau diezgan stipri pētīta, ir sirds un asinsvadu veselība. Un jūs jau sasaistīsiet ar iepriekš stāstīto, ja, kad
lai mums varētu labi strādāt sirsniņa, lai mums būtu laba asinsrite, tad ir jābūt zināmā stāvoklī mūsu asins plazmai, ja, pietiekoši daudz tātad šķidrumam ir jābūt, lai šie eritrocīti varētu peldēt brīvi un piegādāt šūnām audiem organismā varības vielas un arī vienlaicīgi aizvadīt projām atkritumvielas. Ja, un tas viss šis stāsts par labu sirdsdarbību, asinsrīti, tā skaitā arī holesterīna regulāciju, ja, ir saistīts tieši ar šiem bāzes pamata svarīgākajiem elektrolītiem, šie tie sārmainie minerāli, ja, kālijs, magnīs, kas mums bija vēl kalcijs, ja, un silīcijas, ja, un citi mikroelementi arī. Mums vai gribās tālāk. Ok, nākamā tēma pēc svarīguma pakāpes ir mūsu dāmu iemīļotā tēma, un tas ir metabolisms. Ja? Tas ir metabolisms. Tā ir vielmaiņa, respektīvi mūsu slaiduma jautājums tas ir, ja? Un arī cukura līmeņa regulācija. Ja? Šajā procesā arī piedalās elektrolīti. Bez elektrolītu klātbūtnes vienkārši pēc fakta nevar tie procesi notikt. Diāna jums smuki zīmē, ja, tos vārtus šūniņā, ja, tur ir kā vai nātrija sūknis, kas strādā, ja, principā elektrolīti ir tie, kas nodrošina vielu iekļūšanu un izkļūšanu no šūnes valkā. Ja? Un varbūt jums radīsies jautājums, ja mēs dzeram korālu mainu, priekš kā mums vajag Ocean Mini? Radās tāds jautājums? Ja? Mēs noteikti beigās parunāsim tieši par to, ko dzert, kā dzert, labi? Jūs, jo man arī sākumā tie jautājumi radās un savi favorīti izveidojās un nav visu uzreiz jāpērk, bet tas jūs paši sapratīsiet, kad sāksiet sajust šo labsajūtu no tā, kad jūs vienkārši dzerat labu ūdentiņu, ka jūs jutīsiet enerģiju, ja, jūs sapratīsiet, ka ir nedaudz atšķirīgas lomas šiem te ūdentiņiem un plauktiņā viņi ar laiku parādīsies, gan tas, gan tas. Ja. Nu, lūk. Nākamā 4. tēma ir muskuļi, kustība un organisma novecošanās tēma. Ja. Arī šeit elektrolītiem ir ļoti liela nozīme, jo viss tas pats stāsts. Elektrolīti piedalās visās dzīvības svarīgajās funkcijās. Vielu plūsma, šurpu, iekšā ārā. Ja. Un, starp citu, jau mūsu paziņu lokā mēs ļoti esam izjutuši šo te pozitīvo iedarbību Ocean Mini produktam saistībā ar atjaunošanos pēc saslimšanas. Ir tīpaši, jāatceraties, Covid laikā, ja cik smaga bija daudziem cilvēkiem atkopšanās, tad mums ir personīgi zinām cilvēki, kurus Ocean Minis principā ir izvilcis. Ja? Un elektrolīti arī, ja vispār ir interese pameklēt kaut kur zinātniskos pētījumus, tad organisma atjaunošanās ir viena no top lietām, ar ko saistās elektrolīti. Ja, tieši organisma atjaunošanās. Vienalga vai vīrusu nodarītais kaitējums vai sports, tas ir viss bijis ļoti liels stress, resursu patēriņš organismā, ja, un tad šie elektrolīti mums ir svarīgi. Tagad meitenes šeit, jā, nāk vasara. Mēs iesim saulītē, būs karsti, baudīsim karstumu. Kas notiek karstumā ar mums? Mēs svīstam, un caur sviedriem mēs zaudējam ļoti daudz elektrolītus. Sportā svīstot, ja, saunās zaudējam, ja, tie, kas iet mīl pirtī saunā, jūsu dzēriens tas ir, ja, tāpēc, ka mēs svīstam laukā, tā ir mūsu detoksikācija, ja, mēs attīramies caur sviedriem, bet mums tas viss ir jākompensē. Ja, tad, kad cilvēks slimo, viņš pirmkārtām švaki ēd, ja, viņam negribās ēst. Līdz ar to organisms neuzņem elektrolītus. Elektrolīti atrodas arī uzturā, pilnīgi viennozīmīgi. Ja? Bet ar uzturu mēs cilvēku slimības laikā vispār viņš nevar apēst neko tādu. Ja? Tad Ocean Minis ir vienkārši ideāls, perfekts elektrolītu dzēriens. Ja? Un pats svarīgākais, ka viņš ir dabīgs. Viņš nav, es zinu, ka arī viens otrs ekonomikas nolūkos pērkos akmeņus, lai ūdeni virsū un dzer tur akmeņu ūdeni. Ja? Atcerieties Diānas bildi, ja, kad tas būs tādā formātā, kas organismam būs apgrūtinoši
lai paņemtu to kā savu minerālvielu. Nu, lūk, tātad es domāju, ka tā kopējā bilde ir radusies, ja, par to, kas ir. Vispār vajag vairāk stāstīt, kas ir elektrolīti, vai jau ir skaidrs, ka tie ir skaidrs, ja, jo šī tēma ļoti mīļas, var ļoti daudz stāstīt, bet laiks iet uz priekšu. Nu tā. Tā, ejam tālāk. Tad, ja mēs to visu tā kā apkoposim, ja, tad, protams, tad, kad mēs ar jums dzeram ūdeni, ļoti svarīgi tā ūdens kvalitāte, ja. Un ko mums svarīgi ar jums saprast, ka tad, kad mēs ar jums atveram krānu mūsu mājas, tas ūdens, viņš nav bīstams, un pati galvenais uzdevums, tad, kad viņu attīr, un galvenā tā, var teikt, Funkcija. ne funkcija, bet īpašums, uz ko skatās, lai viņš nebūtu bīstams, lai nepeld nekādas infekcijas, lai nebūtu kaut kādas ļoti daudz kaut kādas vielas, ja, bet neviens nedomā par to, ka tas ūdentiņš priekš mums būs veselīgs. Ja. Otrais, par ko mēs ar jums runājam, ļoti svarīgi, lai ūdens būtu bioloģiski pieejams priekš mums, ja, lai viņš var atpazīt, lai organisms var to visu uzņemt. Ja. Un mēs ļoti daudz ar jums runājam par to minerālvielu formu, ja, un tieši tad, kad mēs ar jums ņemam tie produktu klasti, kuri ir domāti tieši priekš mūsu hidratācija, priekš mūsu iekšē vīdes uzlabošana, ja, tad mums šobrīd ir tāds, galveni pamati, ja, un vēlreiz varam izrunāt, ja, tad korāla maigot, ko jūs atceraties, priekš kam viņš mums ir, ko viņš dod, kāpēc viņš ir labs priekš mums? Minerāli. Tam много minerālov, tur ir ļoti daudz minerālvielas, ja, mēs ar jums izrunājam, ka tur ir tie trace minerālvielas, ja, kuri ļoti mazas daudzumos, bet klāsts ļoti liels, ja. Un šeit, ja mēs runājam par korālu maiņu, tas ir ūdens, kurš pēc sava īpašībām, pēc savas struktūras līdzīgs mūsu iekšējai vīdei, ja, un mums organismu nevajag terēt enerģiju, lai viņu uzņemtu, ja. Nākošais, pentokāns. Principā korālmains ir normāls dzeramais ūdens. Jā, normāls dzeramais ūdens. Nākošais, mēs tā atsevišķi par to, tā kā es viņu nenosaucu, ja, pentokāns. Un to, ko mēs ar jums runājam par kapilāriem, kapilāro asinsrīti, tas bildīts, ja, tas ir pentokāns, ja, tas ir pamata, tur ir kalijs, ja, un viņš ir vajadzīgs priekš mūsu sirsniņa, priekš mūsu nervu sistēmu, ja. Nākošais, ja, priekš enerģijas, ja. Bet tas būs, ja mēs skatīsim ar jums pēc tās gradācijas, ja šitais mums ir dzeramais, tad šitais jau mums būs jau, var teikt, ka minerāls ūdens, ja, un mēs nevaram ar jums paņemt un tikai ar pentokānu dzert, ja, un atkal. Mēs ar jums varam paskatīt, uz kādu daudzumu mēs to pieliekam klāt. Ocean Mint, Eva pastāstīja, ja, kādas tur ir priekšrocības, ko viņš mums dod? Elektrolīti magnīs. Magnīs, ja šeit mums ir pamata kalcijs, arī ir magnīs, arī ir kalijs, ja, un šeit, ja mēs runājam, tas ir sirds sistēma, kauli, struktūra, ja, tad Ocean Mint, tas ir enerģija, tas ir nervu sistēma, tas tāpat ir tie paši muskuļi, attīrīšana, ja, un šeit ir 70 tie dziļu ūdeņu, dziļu okeāna minerāli, ja. Un H-500, jā, viņš ir kapsulīņas, jā, bet tāpat viņš iedarbojas uz mūsu iekšu ūdeni, jā, ko viņš dod mums. Atver durtiņas kodiņu. Kodiņu atver šitais arī pentokāns, jā, bet šitais atver kodiņu, bet viņš var teikt, ka viņš, ja šitais atver, vai tas viņš salabo to kodu, bet šitais ielādē. Dot enerģiju, ja, tāpēc, ka šitais dot enerģiju, ja, dot struktūru, un šeit, lai būtu jūs vieglāk atcerēties, viņš veido to šķidros pārsliņas iekšā, tos kristālus smukus, ja, un mēs zinām ar jums, ja ūdens ir dzīvs, ar enerģiju tīrs, tad ir tas smukas pārsliņas, ja, bet, protams, mēs varam kādu pa vienu visu ņemt, ja, bet mums arī ir, kas ir izdevīgāk, mums ir komplektiņi, ja?
Un tas hidromats, viņš tieši, mums ir 2 varianti, ir plus un ir tas pirmais, jā, bāzes, jā. Kas ir bāzes programmiņa? Tur ir Coral Mine, tur ir 3 uz mēnesi pentakāri, jā. Un tur ir, kā jūs domājat, kas tur ir? -5, jā. Un pēc tam, tad, kad mums parādījies Ocean Wind, tad izveidoja to plus formu un pielika klāt uz mēnesi. Un jūs tiešām varat pareicināt un paskatīt, jā, kā tāda veida tas ir izdevīgāk. Jā, tāpēc, ka tad, kad mēs ar jums ņemam komplektīši parasti ir izdevīgāk, jā, tad varat pareicināt. Un tāpat, ar ko mēs ar jums sakām, no tās visas mēs ar jums varam tieši izveidot tādu veselīgu vidi priekš mūsu šūniņam. Ja? Un šodien mums ar jums bija tas stāsts. Kāpēc tieši tāda veida? Parasti mēs mēram ūdentiņu, pārbaudam, ja? Šodien gribēs ar jums parunāt, kāpēc tieši tāds ūdentiņš, kā viņš atšķiras no citiem visādiem. Ja? Mēs varam iet uz veikalu un skatīt, nezinu, no kaut kādiem tur Alpiem, Spānijas un vēl kaut kuriem ūdeniem, kur ir smukas pudeles, ja? Bet jūs varat tagad, jūs esat tagad gudri, jūs varat paskatīt uz etiketi. Jā, un jums viss būs skaidrs. Jā. Un tagad jūs zināt, ka ļoti daudz svešvārdas. Jā, zināt svešvārdas. Tuvītis. Varat kamerēlu tur stāv, varat viņu pajautāt. Kaut ko. Kā ūdeni, kas dzert, jā? Tas jautājums. Bērza sulas var dzert. Nu, skatāties, bērza sulas ir ēdienas. Var dzert. Tikai nevajag pārforsēt. Jā, jo bērza sulas pirmkārtā un pie tā vēl kļauts. Ūdens vietā viņš nedara. Nē, noteikti ne ūdens vietā. Jā. Atcerieties, ka ūdens ir bez garšas, bez smaržas, bez kalorijām. Bērzu sulas tad būs kā minerāli. Bērzu sula iekšē ir ļoti daudz cukuri. Viņš ir tie, kuram ir diabēts, tad viņam pat nevajag. Tie, kuram ir ar mierīt un kaut kādi jautājumi, arī nav labi. Ja ir spiediens paaugstināts, atkal bērzu sula nebūs laba. Tas ir koncentrēts dabīgs, bet minerālūdens ar cukuriem. Ja? Bērza sulai šito varbūt, kad pielikt klāt un būs vēl lielāk. Tas mēs uztaisīsim, kā это, масло-масляное сделаем. nē, nu to paciņu ūdeni. Bet Priekškām. priekškām. Tas ir līdzīgi, ja mēs paņemsim, es redzēju, mēs ar Elu, kad bijām Zviedrija ļoti sen jau Coral ūdentiņu zina, ja? Tad viņi pie vīna klāt viņa liek tos sašē. Var ielikt zupas iekšā, ja, bet Kāda jēga no tā? Viņš kā filtriņš strādās, tā mazā sašē paciņa, viņš strādās kā filtriņš. Jā, viņš absorbēs uz sevi. Un tagad cerams, ka jūs visi klausījāties ļoti uzmanīgi. Būs visiem iespēja, ne visiem aizpildīt iespēju būs visiem, bet laimēt iespēju būs tikai 2 laimīgajiem. Būs krustvārdu mīkla, latviešu krievu valodā. Jūs paceļat rokas, kuram vajag latviešu valodā. Latviešu valodā krustvārdu mīkla. Pārējiem krievu, jā? Jums latviešu valodā? Krievu, jā. Laimēt balu viņu varēs. Jā, latviešu valodā. Un tu rakstīs? Tad tikai 2 latviešu valodā. Un tad mēs uzņemsim tūlītās, kad esat gatavi uzrakstīt apšā jūsu vārdu, lai mēs zinātu, kur ir tie laimīgie. Mēs uzņemsim 5 minūtes. Tie, kas atbild ātrāk, varat pacelt roku.